Svētdiena. Vēl ziedam, vēl turpinam skaisto silto vasaru. Arī rozes priecē 3. ziedēšanas reizē. Bet šodien gribu parādīt ļoti jaukas, mazas, smaržīgas bērnības puķītes, kuras saucās kreses. Redziet, ziedkresītes. Dzeltenas, oranžīgas, viņu apaļās arbūzu lapiņas. Un iesim tālāk, paskatīsimies. Un paskatieties, kā šeit kresītēm patīk ziedēt. Saulīte un oranžīgās jaukās kresītes, protams, jau uzlīdušas uz rozes, bet nekas, lai draudzējas. Labrīt, labrīt visiem! Šodien gribu parādīt jums ļoti skaistu, ļoti brīnišķīgu servīzi LFZ, Sanpēterburgas, vai kā agrāk sauca Ļeņingradas, lūk tādu kafijas servīzi. Saucās viņa margrietiņas, un paskatieties, kā spīd zelts. LFZ zīmogs Made in USSR. Kūku šķīvis, bet, diemžēl, kaut kur ir pazudis cukurtrauks. Brīnišķīga. LFZ vispār ir ļoti skaistas, smalkas servīzes. Tām arī ir daudz etapu pašai fabrikai. Un LFZ arī man ir ļoti, ļoti mīļas servīzes. Un tur arī tagad ir Imperatorskij farforovai zavod, kurā arī turpina strādāt mākslinieki. Un zinu, ka uz porcelāna gleznoti darbi ir diezgan dārgi. Interesantā, burvīgā, smalkā laima. Un šoreiz šai ir tāds dekols ar lūk tādām dillēm. Diezgan redz dekols, bet ļoti tāds smalks, interesants. Un atkal jauna ausma ir pienākusi klāt. Tik burvīga un ar ļoti interesantu neredzētu dekolu. Porcelāna fajansa fabrika Rīga. Ļoti, ļoti interesants rokas gleznojums. Svētdienas rīts sākās ar lūk tādu lielo kruku. Vai esat redzējuši tādu formu? Un tāds rokturītis. Un, protams, porcelāna fajansa fabrika Rīga. Arī bitīte mazam pa mazam ir atnākusi uz kolekciju. Porcelāna fajansa fabrika servīze bitīte ir ļoti, ļoti sena. Un, protams,
tikai tagad var nopirkt pa nelielām detaļām. Tas ir viena krūzīte, apakštasīte. Ir dažādi dekoli, bet šī ir lūk ar šādu zelta smalkajām puķītēm. Zīmogs vēl drusku redzams. Un bitīte ir atpazīstama ar savu rokturīti. Ja pagājušajā reizē es jums rādīju šo daļo šķīvi, kas ir uz pamatnes, tad šoreiz jau tāds pats šķīvis ar tādu pašu dekolu ir nācis, bet gleznojums tāds. Zelts ir savādāk apgleznots, divi vienādi brīnišķīgi šķīvji. Porcelāna fajansa fabrika. Un šiem šķīvjiem, kaut arī dekols ir vienāds, arī zīmogs ir savādāks. Jā. Grupa 12, un tas ir Ž. Ko tas nozīmē? Ir jāskatās vēsture. Arī vāzīte šoreiz ir nākusi, bet šī vāzīte ir bieži sastopams dekols. Bet mūsu kolekcijā tā ir pirmā. Vāzes zīmogs, sarkanais un latviskais zīmogs. Dekols. Un latviskā sakta ar dejotājiem rokas gleznojums. Kaut gan man teica, ka tās ir krūzītes jūrmalas, bet var arī pastrīdēties. Ausmiņa, ausma ar šādu dekolu. Un līdz pilnai servīzē ir vēl ilgi jāmeklē. Daļā sakta. Šoreiz nākušas klāt jau apakštases, bet vēl maz drusiņi ir palicis, lai šī servīze būtu pilna. Tik tiešām atgādina latvisko saktu. Arī daļā vasara. Nepilns komplektiņš, bet arī ar citu dekolu. Un daļās buljona lielās tējas krūzes. Ir ar dažādiem dekoliem, pavasarīga ar sniegpulkstenītēm. Un ļoti jauki arī šobrīd būtu dzert tēju vai buljonu no tādām brīnišķīgi skaistām krūzēm. Un arī šāds buljona tējas komplektiņš ar taurenīšiem ļoti vasarīgs, kaut gan tagad ir septembris, ļoti labi būtu dzert un atcerēties skaisto šī gada saulaino silto vasaru. Rīgas porcelāna rūpnīca.